Kompleksā pieejā kopā ar ginekologu un certificētu fizioterapeitu dažādi nepatīkamie simptomi ir veiksmīgi ārstējami. Fizioterapeita konsultācijas laikā tiks rūpīgi ievāktas informācija par jūsu sūdzībām, ar ko jūs saskaraties ikdienā ar urīna nesaturēšanu. Tiks rūpīgi izvērtēts, vai urīna nesaturēšana ir slodzes laikā, piemēram, pie dejošanas, lekšanas, šķaudīšanas, cik tā ir bieža, cik sen šī sūdzība jums ir, kā arī tiks novērtēts tas, vai jūs jūtat šo noplūdi, vai jūs nejūtat šo noplūdi, bet šie jautājumi tiks uzdoti mērķtiecīgi, atkarībā no situācijas, ar ko jūs jau griežaties pirmo reizi vai otro reizi, jūs esat pirms nonācis pie fizioterapeita, mēs skatīsimies, kas tev ir darīts pirms tam, lai varētu mērķtiecīgi sastādīt plānu. Otrā konsultācijas daļā tika izstāstīts par to, kā strādā jūsu iegurņu pamatas muskultūra, kad viņi strādā pareizi, kā viņi izskatās, no kādām daļām tā sastāv. Un kā tas ir galvenās funkcijas, un arī kādas ir pazīmes, ka šī muskultūra nestrādā korekti. Pēc šīs informācijas izstāstīšanas jūs tiks aicināts apgulties uz muguras uz kušetes un tiks veikta šīs muskultūras darbības novērtēšana. Tiks lūgts sasprindzināt un atslābināt šos muskuļus, kā arī tiks parādīti vingrinājumi, kas ir jāveic mājās. Ir svarīgi atcerēties, ka arī viena pilīte, kas noplūst slodzes laikā, tā ir par daudz, un tas nav norma. Ja šis parādās ļoti reti, tā arī nav norma, un tāpēc, jo ātrāk jūs grieziesieties pēc palīdzības, jo ātrāk varēs novērst šo problēmu un uzlabot. Iegurņa pamatas muskultūras stiprināšana ir svarīga ne tikai pie urīna nesaturēšanas. Ļoti būtiski ir šo muskultūru sākt stiprināt, piemēram, jau grūtniecības laikā, lai tālākā nākotnē novērstu risku attīstīties urīna nesaturēšanai vai mazā iegurņa orgānu noslīdējumam. Tāpat vingrošana ir efektīva un zinātniski pierādīta arī pie mazā iegurņa noslīdējuma, piemēram, dzemdes noslīdējums. Kā arī neaizmirstiet, ka problēmas ar hemorīdiem arī var palīdzēt risināt mazā iegurņa vingrošanu. Sadarbībā ar ginekologu un lāzeru procedūram šis vingrošanas rezultāts būs daudz efektīvāks un ātrāk redzams. Pēc fizioterapijas konsultācijas tiks sastādīts terapijas plāns. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pēc pirmās konsultācijas tiks izdoti mājas uzdevumi, kuru laikā jūs veiksiet iegurņu pamatas gan apzinātu sasprinddzināšanas, gan atslābināšanas, gan stiepšanas vingrinājumus. Pēc 2 nedēļām fizioterapeits jūs aicinās ierasties uz atkārtotu konsultāciju vai nākamo vingrošanas vizīti, kuras laikā tiks atkārtot veikti pirmajā konsultācijā veicamie uzdevumi, kā arī tiks pievienoti klāt jauni vingrinājumi. Pēc šīs vizītes atkal tiks doti mājas darbi, un tad atgriežaties pie fizioterapeita jau uz nākamo etapu. Vēlos atgādināt arī to, ka darbojoties komandā kopā ar ginekologu, urologu un fizioterapeitu šo problēmu ir atrisināt daudz ātrāk un efektīvāk.